šobrīd neticu ne vārdam, ko saka Putinkungs. Tieši tāpat viņš iepriekš ir teicis, ka neviens Krievijas militārais pārstāvis nav bijis iekšā Ukrainā, un savukārt pēc tam ir oficiāli Krievijas varas iestādes atzinuši, ka viņu militārie spēki ir nodrošinājuši Krimas referenduma norisi. Viņš savos darbos un pēc tam vārdos arī, kas ir nākuši, ir pierādījis, ka nevar ticēt tam, ko saka. Es domāju, ka varētu sekot jaunas Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju, tāpatās kā arī uz tuvākā laikā jau ir plānotas papildus Amerikas Savienoto valstu sankcijas pret Krieviju. Mēs nevaram to izslēgt, un svarīgākais ir panākt mierīgas prezidenta vēlēšanas Ukrainā 25. maijā. Lai palīdzētu to nodrošināt, arī vairāk Saeimas deputāti dosies tur kā novērotāji. Un no visām Eiropas Savienības valstīm arī daudz cilvēku un deputāti un eksperti dosies novērot šīs vēlēšanas. Un tas ir ļoti svarīgi. Un, ja būs nepieciešams arī sankcijas, lai stimulētu Krieviju neiejaukties, tad tas arī tiks pieņemts šādi lēmumi.